Investoru kluba podkāsts. Investē, un esi viens no mums. Labdien! Esiet sveicināti Investoru kluba podkāstā. Mani sauc Kaspars Pēcinieks, un esmu Investoru kluba izpilddirektors. Investoru kluba podkāstā runājam tikai un vienīgi par investīcijām. Par investīcijām runājam ar cilvēkiem no biržā kotētiem uzņēmumiem, investīciju jomas profesionāļiem un investoriem, kuriem ir ko teikt par investīcijām. Kā vienmēr jāiesāk ar atrunu, ka nekas šajā podkāstā teiktais nav jāuztver kā investīciju rekomendācija, ieteikums, katrs pats vērtējam savus riskus, domājam ar savām galvām un rūpīgi visu izvērtējam. Šodien podkāstā pie manis viesos ir Nikita Gončars. Sveiks, Nikita! Sveiks, Kaspar! Nikita ir poļu finansējuma platformas Lande dibinātājs, vadītājs, CEO, founder, ja tā varētu, kā tas skanētu citās valodās. Un šodien mēs parunāsim gan par pašu platformu un ar ko viņi ir interesanti un atšķirīgi no citām. Un vienkārši Nikita par to vairāk pastāstīs. Un mēs arī parunāsim kopumā par investīcijām un visu, kas riņķi apkārt notiek. Bet iesākumam pastāst lūdzu mazliet par sevi. Jā, paldies, Kaspar. Pirmkārt gribu pateikt paldies, ka paaicināji un gribu pateikt paldies personīgi tev un Investoru kluba komandai par jūsu darbu, ka jūs nodarbojaties ar to ļoti svarīgu lietu, izglītojot cilvēkus un tautu par investīcijām. Cenšamies. Un tas ir, jā, tam ļoti liela pievienotā vērtība ir noteikti ilgtermiņā. Tā, sākšu tad ar stāstu par sevi. Pašam ir finanšu izglītība un 12 gadu pieredze nebanku sektorā. Tajā laikā esmu būvējis komandas nodaļas no nulles, no paša sākumā, kā arī struktūras, procesus, kreditēšanas biznesā. Un faktiski nosbūjis finansējumu piesaisti un citam procesam, tā kā šis biznes diezgan labi ir izprasts un visi tie procesi. Un tad kaut kādā 10. gadā droši vien palika nedaudz, var teikt, ne garlaicīgi, bet ierasti un bija vēl ambīcijas, kuras gribējās realizēt un savu pieredzi un meklējām tādu iespēju, kā to visu pielietot ne tikai Latvijā, bet iziet savu ārpus Latvijas. Un tad 2020. gadā radusies ideja par Landes platformu. Tur bija tur bija virkne faktoru, kāpēc tieši Landē, kāpēc tieši lauksaimniecība, kāpēc tieši platformā, varēja darīt daudz ko citu. Tad sāksim ar to, ka mēs meklējam kaut ko tādu scalable, nezinu, kā latviski tas vārds ir. Mērogojumu. Kuru var paplašināt ārpus robežam un, protams, finanšu jomā. Un tad tieši platformas jau kādu laiku eksistē Latvijā un, principā, Eiropā. Mēs viņiem sekam līdzi attīstībai un gaidījām, ka būs pieņemta regulācija. Un tieši, man liekas, regulācija Eiropas parlamenta topā. Un tad viņi apsprināja. Mēs sapratām, ka to varēs darīt, un ar to licenci varēs darboties visā Eiropā. Un pat Eiropā nosaka, ka tā regulai mērķis ir stimulēt maza biznesa attīstību. Un tieši gribēs tos finanšu savu zināšanas pielietot, lai dot kaut kādu pievienotu vērtību, jo faktiski finanšu biznes ir paņemt naudu no tiem, kam ir daudz tā nauda, un iedot tiem, kam viņa trūkst. Jā. Un šī brīnišķīga regula deva iespēju darīt to Eiropas mērogu. Faktiski tad no visas Eiropas piesaistīt un dot, pieņemsim, piesaistīt no Francijas, dot Latvijā, kas ir apbrīnojami. Un tiešām liels prieks, ka viņa ir pieņemta. Un kāpēc lauksaimniecībā mēs pētījām arī nozares, kur tas finansējums trūkst, un tai pati Eiropas Savienība ir ļoti liederīgs pētījums, kur viņi paši nosaka, ka tas finansējuma trūkums Eiropas līmenī ir ap 46-48 miljārdiem eiro maziem vidiem zemniekiem. Tad mēs salikam 1+1, dabam 2, jā, un likas, šis ir labs mērķis, laba struktūra un labs potenciāls šim finanšu produktam, ņemot vērā, ka to pašu pakalpojumu sniegt mēs mākam. Tad tā viss tas arī sāka veidoties. Plus papildu faktors bija, ka tas bija 20. gads, tas bija Covid. Mums pašiem bija nebanku sektora neliels portfelis ar lauksaimniecības kredītiem, kurš apbrīnojami labi performēja Covid laikā, salīdzinājumā ar patēriņu kredītiem un tā tālāk. Nekāda problēma nebija, viņi gandrīz to Covid nebija izjutuši. Lauku strādāt, tā nebija problēma. Jā. Tad viņš bija noturīgs, un tā ir tāda nozare, kas ļoti tāda ilgspējīga.
Okay. Varbūt tā vienkārši uzreiz jautājums, ja kaut kādi tie iemesli, kāpēc līdz šim ir bijis tas iztrūkums lauksaimniecības jomā, vai tas, ka viņi tur pārāk mazi individuālie, vai... Jā, es teiktu, lielāka problēma ir, ja runājam par bankām, tad tā ir regulācija. Viennozīmīga regulācija. Tas ir, principā, viņam neinteresants čeks. Noteikti tur mūsu čeks vidējais Latvijā ir 25,000 tam zemnieku. Aizdevuma apmērs, jā. Jā. Jā, mēs viņu pa čeku sakam. Rumānija ir drusku lielāks, 35,000. Tā kā bankai, tīri tur sakalkulēt tā matemātiku, tad zemnieks parasti atrodas kaut kur tālu, vai ne? Tad viņi vai nu jābrauc, vai ne tev tur kaut kā viņi jādabūja, un ne visur arī tā digitāli vēl parakstīšana iespējama. Un izdevumi viņi pārsniedz to potenciālu, to profitu, plus, ka tu teici, jā, viņi statusi visdažādākie, dažiem zemnieki ir kā fiziska persona, tas status dažiem ir Latvijas zemnieku saimniecība, dažiem ir bilanci šogad nodota, dažiem tur nav, un tad, kad viņam pasaka tādu palagu, ka tev vajag atnest, tad viņš saka, man jau naudu vajag tur tagad traktoru salabot vai nopirkt, tad tur radas arī tas pārplasums, jā. Plus tomēr tā nozara, viņa ir, savi riski, kurus jāparedz, ir svārstības, protams, klimatiski apstākļi visādi, viskas cits, biržas cenas mainas, tur ir tas viss jāparedz. Tāpēc viņš tāds atstāts droši bankām. Lielie zemnieki, viņi tiek pie banka, viņiem visur ir kreditlīnijas, protams, viennozīmīgi, bet tādiem maziem vidējiem, kā mēs sakam, Latvija droši tas ir tur, zem 100, no 20 hektariem līdz 100 hektariem. Tas mazais, jā? Tas ir mazais. Tas nav viensētnieks, jā, tas kas pats sev, bet jau mazlietiņu biznesu dara, jā? Jā, bet, tur ne visas tiek uz bankām, jā. Ok, tad aiziet atpakaļ, tad pat platformā, tad ir piesaistīt finansējumu no investoriem, kuriem tas interesē, un šis pamat pakalpojums ir aizdot naudu lauksaimniekiem, vai ne? Faktiski jā. Un investori pašlaik mums ir ap 6,000, pārsvarā vācieši, jo tur stipra tā kultūra ir tieši krāšanai, investēšana, tas fire movements, tas ļoti izplatīts starp jauniem specialistiem. Tā kā, jā, bet, protams, ir no visam Eiropas valstīm investori, no Latvijas arī investori un tā. Bet zemnieki mums ir no Latvijas, Lietuvas un Rumānijas. Rumānija ir tas jaunais tirgus, tā ir tā mūsu ambīcija, kur iet. Lietuva bija tagad tāds vairāk tests, tā kā pie kaimiņiem viss līdzīgi, cenas tur un viss pārējais ļoti līdzīgs. Bet Rumānija bija tas challenge un varu teikt, ka mēs pirmo kreditu izsniedzam Rumānijai, man liekas, marta vai aprīlī. Un faktiski tagad uz pagājušajā mēnesī, es teiktu, tas apjoms viņš ir jau sasniedzis Latvijas līmeni pēc ikmēneša izsnieguma. Protams, tur potenciāls daudz lielāks, tur 20 miljoni iedzīvotāji. Tas čeks vidējais lielāks. Ja Latvijā mums tur zemnieko izmērs tur 100 hektari, tur ir 300 vai 500. Viņiem tas 100 jau liekas mikro kaut kāds. Tā kā jā. Ok, un varbūt kaut kādas, iezīmē atšķirības starp, man, protams, patīk tur parasti ne jokot, bet citēt Matijas Valanders no NL3 ar šaka, kāda ir investoru atšķirības latviešiem, igauniem, lietuviešiem. Es varbūt atļaušos joku ielikt pa vidu, ka prasa kāda atšķirība starp akciju investoriem šiem 3 Baltijas valstīs, un tad viņš saka, Igaunim iedod Igauņu IPO, viņš saka, jā, dod, tā kā dod man jebko, jā. Latvietim iedod kādu vietējo IPO, viņš tā, jāskatās, varbūt mani kaut kur apčakarēs, vai kaut kā, jāskatās ļoti uzmanīgi. Lietuvietim vispār savējais neinteresē, viņš aizies nopirks Facebook akcijas. Un kā izskatās no jūsu šīs jomas, teiksim, no izsniegšanas kaut kādas atšķirības Latvija, Lietuva, Rumānija? Tu domā no izsniegšana tieši vai no finansiāla piesaistes? Var no abām pusēm, jā. Abām pusēm, pieprasījums teiktu, ir visas valstis, tur var atšķirties tikai tur marketinga kanāli, kā mēs sasniedzam zemniekus. Jo Latvijā mēs pieņemsim uztaisīsim tādu foršu, tādu blakus, tā kā pasākumu, kas saucas Zemnieku klubs, Landa Club. Kādu viņam domā, mēs vienam brīdi sapratām, ka mums diezgan daudz jau tas pūls ar tiem zemniekiem, tur virs 1000, saskaitījām, cik viņi apsteimniku hektārus, sanāca gandrīz vai tad lielākais tur kooperatīvs. Okay, nosacīt, tas nav kooperatīvs, bet ka tāds. Un, tad mēs sapratām, ka kaut kāds ir leverage, ko mēs varam izmantot, un pārunāt uz zemniekiem, tas cenas izēviela viņam tur svārstas ļoti, un tad mēs aizgājām pie tur lielākam esliem pārdevums, un faktiski tagad mūsu Landas zemnieki dabū vislabākas cenas. Kas arī ir laba forša pievienotā vērtībā.
Tā ir ļoti laba vērtība. Jā, kāpēc ne? Tas ir forši kaut kāds tāds solidatība. Bet Latvijā tas trūkst. Drusku starp zemniekiem tā solidatība, informācijas apmaiņa. Rumāņiem ir čats, WhatsApps ar 200 zemniekiem. Viņi sarakstas, kur daba lēta, kur vakar, kas tur slikts, kas tur labs. Un tā tālāk. Tas mentalitāte atšķiras ļoti, dienvidos tur atklāti, ka cilvēki. Par finansēm runājot, godīgi mums investori tomēr ir no Centrāla Eiropas pārsvarā. Uz Latviju mēs uzsvaru nelikam. Cik cilvēki dzird un pēta un seko līdzi, tad pamazam viņi pieaug. Bet fokus ir tomēr uz Centrāla Eiropu. Jā, uz Latvijā uz to sadarbību, es nezinu, mums kaut kā vēsturiski visi ir viensētnieki, un tad, kad parunā to cilvēks kā gribās, un tad gribās dzīvot mežā, lai tuvāko kaimiņu neredz, un tie arī visi atbild. Bet labi, joki. Bet tad, varbūt pastāstīt, kā ir gājis līdz šim, tad minēju pa 6000 investori no šīs no piedāvājuma puses, ja es kā investors gribu ieguldīt, ko es tur varu ieraudzīt, es, protams, sapratu, aizdevums zemniekam. Jā, par tiem milestoniem, tad 20. gadā esam palaidušies, Covid laika gāja ļoti grūti, es teiktu, pat, sākuma nofinansēt pat mazāku projektu, tur 500 000 bija grūti, ļoti priecājamies, kad pirmais tika nofinansēts, tad bija nākamais milestones dabūt tur 1 miljonu. Man liekas, uz to mēs gājām tur mēnešus, kāds 10 vai 11, jā. Bet tas ir pirmais, un tad tagad ir mēnesi jau miljons, un tad jūtas daudz pārliecinoši, ka visi ir. Un tagad mēs nofinansējam 500 miljonus kopā viss. Bet, es teiktu, ka portfelis viņš ikgadā viņš dubultojas. Pašlaik, redzēsim, ka būs nākotnē, droši vien ar laiku tas būs mazāks pieaugums, bet pagadam varam dubultot. Līdz iet arī investoru skaits, jo viens bez otra nevar, tā jābalansē ļoti. Par to pakalpojumu investoram piedāvājumu mums ir, tas ir demokratisks ļoti process, viņš pieejams jebkuram, tā faktiski jāpieregistrējas, un no 50 eiro tu vari sākt investēt. Es teiktu, ka vidēja summa uz investoru izdalot, tur ne mediāna, bet average, tas ir 2500 līdz 3000, bet tur lielākais tagad mums high net worth tur no UK sasniedzis jau miljonu cilvēks, kas krāja portfeli, Tā kā dažādi no 50 līdz miljonam, tas ir range. Un kāds procentu likums tagad ir? Likmes ir, protams, viņas iet līdzi gan obligāciju tirgumu, gan visam pārējiem, par ko mēs neesam ļoti priecīgi. Jo, bet tā ir realitāte, diemžēl. Faktiski tagad, ja mēs sākam ar 10%, tagad ir 12, 13, ko varētu saņemt. Ir, var pateikt, zemniekam 3 tie galvenie produkti. Ir finansējums sezonālais, kas ir domāts uz īstu termiņu, tur no 6 līdz 12 mēnešiem tieši iestādīt un tad no ražas nodzēst. Ir tehnikai aizdevums, viņš tāds midterm, tur, kā kurš tur no 2 gadiem līdz 3 gadiem parasti. Viņam vienmēr ātrāk dzēš tur no subsīdiem vai no ražas naudas. Un trešais ir pret zemi vai zemes iegādēju vai, pieņemsim, lāta projektam, kāpēc līdzfinansējums vai tad lielāka summas un drusku garāki tie projekti. Tad, un to arī visu tur platformā viņi tur visu izdalās, tu pats var izvēlēties, kuru tu gribi, vai tur īstenībā. Tu vari filtrēt, tu vari automatizēt, vari stratēģiju uzbūvēt, principā. Vari valsts izvēlēties, vari tur riska robežu izvēlēties. Tagad, starp citu, runājot par riskiem, esam licences saņemšanas procesa pašlaik, tā kā regula ir jauna, mums ir pārējais posms, mums ir atļauja vēl no FKTK, tagad Latvijas bankā, ka mēs drīkstam strādāt. Vispār, lai iesaktu darbu, runāt par drošību, investoru bija galvenais tas pieprasījums no regulātora, obligāti investoru naudu glabāt atdalīti, tā kā segregēt, nezinu, tas ir kaut kāds vārds, kā tu pārtulkot, bet, kas nav saistīts ar tavu, tā kā bilans, pamat naudu, tā nauda, kuru tu nevar tur brīvi rīkoties, viņa tikai domāta investīcijām. Tad mēs, man liekas, pirmie Latvija un Baltija sākam lietot tādu risinājumu, kas ir saucas Lemonways. Lemonway ir tā Maxima iestādē, kas licenca Francijā. Tad Landa platforma kļūsi par agentu gan tajā Lemonway, gan BNP Paribas banka un Franču banka var iet, paskatīties, ka mēs tur esam reģistrēti kā agents tam visam. Ko tas nozīmē? Nozīmē, ka investors pieregistrēs, viņam tiek piešķirts atverts konts IBAN, personisks, kur viņš pats sev skaita naudu. Tas, nevis mums, kaut kā, bet pats sev un tāpat zemnieks, kad pieregistrēts, viņam ir savs konts. Un beigas, kas notiek, tad patieši nauda investoru aiziet uz zemnieku. Investē, un esi viens no mums. Ja esi noklausījies vai noskatījies epizodu tik tālu, tātad tā bija interesanti. Lai noskatītos vai noklausītos pilno epizodi, dodies uz investoruklubs.lv sadaļu podcasts.